Pavisam drīz beigsies remonts Liepājas reģionālās slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, kas tagad kļuvusi nesalīdzinām gaišāka un plašāka. Remontējot nodaļu un izmainot tās plānojumu, īpaši domāts par to, lai sagādātu maksimālas ērtības pacientiem, gan tiem, kas atnāk paši, gan tiem, kas tiek atvesti ar neatliekamās palīdzības transportu. Tāpat šeit daudz ērtāk strādāt arī pašiem mediķiem. Ekskursijā pa jaunajām telpām portāls devās kopā ar nodaļas virsārstu Uldi Balodi. Mēs esam nonākuši telpā, kur ir šī ambulatorā daļa, tad tie pacienti, kas nāk paši uz slimnīcu, kur stāvoklis nav neatliekams, ārstējams, tad viņi šeit arī uz šiem krēsliem gaida ārstu, kad viņš atbrīvosies, un notiks šī pacienta apskata. Mums prioritāri tie slimnieki, kuru nevis kurš ir pirmais atnācis, bet kuram veselības stāvoklis ir viskritiskākais, tāds, kurš var apdraudēt viņa dzīvību. Tad šiem pacientiem mēs sniedzam priekšroku, jo tie resursi, kas mums ir, ar tiem mēs arī manipulējam. Tātad, ja pacients ir galēji smagā stāvoklī, tad gan māsiņas, gan ārsti tiek iesaistīti šī pacienta ārstēšanā. Ja tas pacients, kas ir atnācis pats, viņš jau 2 stundas gaida, viņam pa priekšu aizbrauc, aiziet šis pacients, piedodiet, Vispirms mēs glābsim to, kuram ir vissmagākais stāvoklis. Ir arī vispārējā profila nodaļa, kur arī zem mūsu, nodaļas jumtiņa, kur līdz 24 stundām var atrasties pacients. Tad tiem, ko mēs palīdzību esam uzsākuši sniegt šeit, NMP nodaļā, pieņemsim, nevaram šo sarežģījumu vēl izārstēt, tad viņš tiek pārvests uz šo vispārējā profila nodaļu, un tur turpināta ārstniecība. Viņi atrodas arī pirmajā stāvā, tepat dažus metrus no dežūra ārstu darba vides, tad jebkurā brīdī arī tur var pacientam piesaistīties ārsts. Arī tur atsevišķi postenis ar māsu ir. Un, ja arī 24 stundu laikā mēs nevaram noņemt sirdsritmu traucējumus vai uzlabot viņa stāvokli arī pēc visiem padziļinātākiem izmeklējumiem, tad viņš tiek stacionēts kādā no slimnīcas atbilstošā profila nodaļām. Ja pacients šeit ir, tad viņš tiek novērots katru minūti, katru sekundi, tad māsiņas, kā redzat, mums ir. Un nevajag satraukties radiniekiem, ja viņu radinieks netiek, kā teikt, uzreiz kaut kur nogādāts kaut kur slimnīcas nodaļā. Ja slimnīcas nodaļās palātu ir daudz, gultu ir daudz, un māsiņas varbūt ir 2, 3 vai 1, atkarībā kā kurā nodaļā, tad reāli šeit atrodoties pacientam, viņš gan terapiju saņem, gan gaidām mēs asins urīna analīzi vai citas izmeklējuma rezultātus. Kompjūteru nozīmēm viss šeit notiek, tad šeit notiek pacienta ārstēšana. Es esmu bijusi arī citās nodaļās, un šeit labprāt gribētu strādāt. Es sevišķi tagad, kad ir šeit izremontēts viss, tad ir ļoti patīkami šeit uzturēties, viss ir gaišs un arī, manuprāt, pacientiem ir patīkamāk. Šonedēļ remonts sācies arī vienā no visvairāk nolaistajām slimnīcas daļām – fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļā. Par to, kas šeit iecerēts, portālam pastāstīja fizikālās terapijas ārste Ingrīda Jakovicka. Jā, mēs beidzot esam sagaidījuši pēc 25 gadiem, kad mūsu nodaļā arī būs remonts. Pamatā tiks remontētas visas ūdens procedūru telpas, bet nedaudz arī koridoris. No jauna būs tas, ka visas ūdens procedūru telpas tiks savienotas savā starpā, lai cilvēkiem būtu ērtāk pārvietoties no vannām un dušām un atpakaļ. Šī telpa ir mums vissliktākā stāvoklī, bet viņai arī būs vislielākie remonta darbi, jo šeit tiks mainīts viss, sākot no griestiem līdz grīdai, un liks arī jaunas dušu katedras būs un jaunas cirkulārās dušas būs, tā kā šī pilnīgi izmainīsies. Aktīvi turpinās arī slimnīcas jaunās piebūves celtniecība, kur iecerēts pabeigt maijā un kurā izvietosies plašs konsultatīvā nodaļa dienas stacionārs, operbloks un sterilizācijas dienests. Par to, kā arī par nākotnes iecerēm portālam pastāstīja slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš. Varētu teikt, 2. gadu diezgan aktīvi notiek slimnīcas attīstība, tīri remonta ziņā. Šogad tātad esam pabeiguši liftus, nomainījuši visus, kas ir mūsu galvenajā korpusā. Tūliņā maijā plānojam pabeigt rekonstrukcijas pirmo kārtu. Paralēli tai norisinājās arī uzņemšanas nodaļas
renovācijas darbi, nu jau arī palikuši pēdējie saucamie astes darbi. Nu, tagad jau vakar iesākām fizioterapijas ūdens procedūru telpas renovāciju. Tā kā diezgan aktīvi tas viss notiekās, un līdz aptuveni jūnijam plānojam pabeigt fizioterapijas remontus. Savukārt jūlijā plānojās uzsākties jau nākamās rekonstrukcijas. Ir jau izbūvēta tātad šī piebūve, kur atradīsies pirmajā stāvā konsultatīvās poliklīnikas telpas. Tur atradīsies pagrabā sterilizācijas dienests, un otrajā stāvā savukārt būs dienas stacionārs un operāciju bloks. Tas ir tā pirmā kārta. Nākamā ir otrā kārta, kura plānojās tad jūlijā sākties. Tajā mēs turpināsim rekonstruēt intensīvās terapijas nodaļu. Dzemdību nodaļas tiks pārceltas uz otro stāvu. Izremontēsim angiogrāfijas nodaļu, pārcelsim tuvāk dienas stacionāram. Un pirmajā stāvā diagnostikas telpas tiks izremontētas. Trešajā kārtā tiks turpināta dzemdību nodaļas ambulatorā daļa un palātas. Savukārt ceturtā daļa paredz galvenā korpusa 3. līdz 12. stāvu rekonstrukciju. Attiecībā uz rekonstrukcijas pirmo kārtu, kas tagad ir notikusi, un liftu nomaiņas, tā ir izmantojot ERAF projektu, kur finansētājs ir gan ERAFs, tas ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds, gan valsts un pašvaldība. Tur tās proporcijas sanāk 85% ir ERAFs, 13% dod valsts un 2% ir pašvaldību finansējums. Nākotnē paredzētās rekonstrukcijas, 2., 3., 4. kārta arī ir izmantojot ERAF līdzekļus. Tur tā proporcija nedaudz savādāka. Tur ir 85% joprojām ERAFs, savukārt valsts vairs tikai 5% un 10% ir pašu finansējums. Mums jāsadabo būs. Un savukārt uzņemšanas nodaļas renovācijas darbi un fizioterapijas remonta darbi tiek veikti par slimnīcas pašu līdzekļiem.